Iedomājieties, jūs nesat smagu maisiņu. Ja mēs iedodam vienu rokturīti kādam citam, maisiņš jau nav palicis vieglāks. Mēs vienkārši nesam ar kādu kopā. Un tieši tāpatās ir arī bērnkopībā, kad ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums tiešām ir šī atbalsta komanda, ka mēs varam kādam pazvanīt, piemēram, arī māmiņu čatiņu, kas ir atsaucīgi, var savā starpā parunāties, var vienkārši pažēloties, kad mazlītis ceļās vairākas reizes. Un tas arī viss ir tā emociju regulācija, kad mēs izlaižam ārā to spriedzi, kas mums ir. To nevajag uzkrāt, jo ja viņi uzkrājās, tad veidojas šī neiecietība un dusmu izlāde vēl lielāka. Un tāpat arī, pat ja mēs dalīsimies ar citiem, mums būs šī atbalsta komanda un brīnišķīgs tēvs, vīrs, kurš rūpējās par bērniņu, var būt šis nogurums. Un līdz ar to ir svarīgi arī, kādas pieejas jūs izmantojat tajā brīdī, kad jūs jūtat, ka jums ir tā neiecietība, ko jūs tajā brīdī darat.